Vai jūs domājat, ka roboti noder paudžu tuvināšanai? Atbildot uz šo jautājumu, īsi es gribētu teikt, ka jā, bet ja vajadzētu izvērst šo atbildi, tad es teiktu, kāpēc noder. Tāpēc, ka pirmkārt, šajā nodarbībā, kad bērni kopā ir ar vecākiem, tas ir brīdis, kad viņi ir kopā un dala neveltīt laiku viens otram, un tas pats par sevi nodrošina tuvināšanos. Un vēl tuvināšanos nodrošina arī tas, ka viņiem ir viens kopīgs mērķis, kuru, lai viņi sasniegtu, tātad izveidot no tā robotiņu kādu uzdevumu likt robotam izpildīt, un šo mērķi īstenot viņiem abiem ir jāvienojās, kā to izdarīt, jāpieņem kopīgs lēmums un jāsadarbojas. Un tas jau arī nozīmē, ka viens otram mēs kļūstam tuvāk, mēs labāk saprotam, ko otrs domā, un mums ir kopīgs mērķis, mēs kopā gūstam pozitīvas emocijas, un tas mūs tuvina. Vai jūs piedalījāties darbā ar robotiem? Jā, man bija tā iespēja piedalīties nodarbībā kopā ar saviem abiem bērniem, puiku un meitu. Un teikšu, ka mums visiem trim ļoti patika šī nodarbība, jo varējām darboties kopā. Ar kādām grūtībām saskārāties? Par grūtībām runājot, es gribētu teikt, ka tādu grūtību kā tādu nebija nodarbībā, bet es labprāt atzīmētu lietas, kas varētu būt mazliet savādāk, mums būtu vieglāk. Pirmkārt, nodarbībā mēs bijām daudz cilvēku, mums bija maz robotu. Mēs labprāt būtu katrs vairāk ar šo robotiņu padarbojušies. Vēl viena lieta, tā varbūt nav nodarbības grūtība, bet vispār mūsu Latvijas grūtība, ka, lai sāktu ar šiem robotiem darboties, mums trūks tādu pamācošu materiālu. Un mēs labprāt tādus iegūt mazliet latviešu valodā. Pēc tam, kad ir sākums apgūts, mēs varam turpināt angļu valodā. Bet sākumā būtu vajadzība, ka būtu tie materiāli latviski. Un trešā lieta, tā arī nav nodarbības grūtība, bet arī vispārīga grūtība Latvijā, ka esmu novērojis, ka mani bērni labprāt ar šiem robotiem biežāk spēlētās. Bet situācija Latvijā ir tāda, ka mums nav vietas, kur to darīt. Nav skolā, nav interešu nodarbības, vismaz mūsu novadā, kur varētu bērns šādās nodarbībās piedalīties. Kas jums patika? Man patika ļoti daudz, kas man patika. Pirmkārt, ka mēs atradām iespēju būt kopā ģimenē, vairāk paudzes, vairāk ilgāku laiku, kopīgi darboties, kopīgi īstenot šo mūsu mērķi. Man patika tas, ka bērniem radās kaut kāda atbildība par izvēlēto savu mērķi, ko tam robotam iemācīt. Un viņam bija arī jāprezentē, tad jāmāk parādīt arī citiem, ko tas robotiņš dara. Vēl man patika, protams, ka vispār tāda iespēja bija, ka mēs varējām kopā kaut kur iet un darboties, un tā arī kaut ko iemācīties, kvalitatīvi pavadīt brīvā laiku. Paldies! Tagad